Visu 2024. gadu Talsu novads dzīvoja taupības režīmā, kas nesis cerētos augļus, un šogad izdevies pieņemt sabalansētu budžetu. Šogad finansējums paredzēts gan pašvaldības funkciju nodrošināšanai, gan sociālajām programmām, gan arī pilsētu un pagastu attīstībai. Sarežģītākais bija sabalansēt budžetu tā, lai nodrošinātu visām iestādēm šīs pamatvajadzības, paredzot finansējumu arī ar pamatfunkcijām nesaistīto vēlmju realizēšanai. Par šo arī bija lielākās diskusijas, bet pat veicot divus šos budžeta pārunu apļus, ja tā var teikt, ar iestāžu vadītājiem kopumā tad izdevās sabalansēt šo budžetu un sadalīt šo pieejamu finansējumu. Šogad pašvaldībai jāsāk atgriezt pērn iegūtais aizņēmums no valsts kases, kas nozīmē, ka finansējums brīvprātīgajām iniciatīvām un apjomīgiem projektiem vēl aizvien nepietiek. Tāpat priekšsēdētājs atzīst, ka 4 darba dienu nedēļa nav sniegusi cerēto rezultātu. Šobrīd saprotu, ka iespējams, ka tomēr bija jāpaliek pie tā, ka 10% samazinājums visiem. Varbūt tad nebūtu tik liela šī darbinieku mainība, vai arī juristu trūkums, jo tieši dēļ 4 darbdienām, dēļ šī samazināta atalgojuma jau mēs nevarējām piesaistīt speciālistus. Esot gadu tikai šajā amatā, es uzskatu, ka galvenais uzdevums ir izpildīts. Pašvaldība ir izvest ārā no lielākās finanšu krīzes vēsturē, un tas arī šī gada laikā bija tas virs uzdevums. Talsu komersantu klubam, kuru pārstāv vairāki vietējie uzņēmēji, ir mazliet citādāks redzējums par to, kā efektīvāk būtu jāizlieto pašvaldības līdzekļi. 2025. gada budžets struktūrāli būtībā ne ar ko neatšķirās no 2024. gada budžeta. Saturiski kaut kas mainās, bet nav inovācijas, nav mākslīgā intelekta, nav darba ražīguma celšana, nav attīstība un nav domāts par ienākumu sadaļu. Un to var veikt tikai superprātspēja komanda, kas domā ekonomiski, kas domā inovatīvi, kas domā atbilstoši mūsu gadsimtam un mazliet vēl tālāk. 6 deputāti šāda veida budžetu neatbalstīja, jo tajā nesaskatīja priekšsēdētāja nosauktās prioritātes. Tāpat viņu prāt doma neievēro saistošos noteikumus. Pašvaldība ir uzņēmusies no 26. gada 1. janvāra, ka pagastos būs šis šķirošanas laukumi, kur varēs novietot dārza atkritumus. Budžetā šai sadaļai vispār nav paredzēts finansējums. Bet savukārt diskusijās mēs dzirdējām, ka kaut kas tiks plānots. Tad šeit ir jautājums, vai tiešām mēs esam paredzējuši visus izdevumus budžetā. Domājot par nākotni, Talsu novada mērs teica, ka šobrīd galvenā lieta, kas būtu jāsakārto, ir lielāki ģimenes atbalsti valsts mērogā, lai veicinātu dzimstību. Dzimstība šobrīd valstī ir katastrofāla zeme. Un ja valsts kopumā neko šajā jautājumā nedarīs, tad nākotnē nav tik rožaina, kā mēs varbūt to gribētu. Pērn Talsu novadā dzimuši vien ap 200 bērniem, taču novadu pamatošie aptuveni 700 iedzīvotāju, kas būtiski var ietekmēt novada attīstību nākotnē. Nicata Anna Stariņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.